Sveicināti, mīļie! Es skatos, ka jums interesē prognozes. Ļoti jauki. Es esmu priecīga. Man patīk, ka cilvēkiem kaut kas interesē. Interesi par dzīvi, interesi par sevi, interesi par citiem cilvēkiem. Tas dod dzīvei garšu. Un tad kaut kā tā sanāca, ka šodien manos papīros ir uzkrājusies informācija no 4 spēcīgiem, ļoti spēcīgiem speciālistiem, katram savā jomā. Un es atļaušos jums dot tādu vispārīgu ieskatu visu 4 cilvēku prognozēs. Centīšos neiekrist komentāros, lai jums nevajadzētu tērēt baigi daudz laika. Bet prognozes ir ļoti interesantas, bet uzreiz jums saku, no Dieva puses. Neskrieniet uzreiz uz bodi, pirkt kaut kādus gurķus un šitos te griķus un nesāciet stampāt savos pagrabos un pieliekamos paiku un pirkt ģeneratorus un vēl nezinu ko. No Dieva puses to nedariet. Vienā vietā es jums paskaidrošu, kāpēc tā darīt nevajag, ja? Un pirmā prognoze ir no viņa dāma, ļoti spēcīga dāma, viņa sevi prezentē kā gaišreģi. Nezinu, kas tur ar to gaišo redzēšanu, bet tas, ko viņa stāsta, tur ir savu jēga. Tāda Darja Mironova. Viņa stāsta, ka pasauli sagaida ilgstošs paaugstināts nestabilitātes periods. Un visgrūtāk klāsies cilvēkiem, kuru dzīve pilnībā balstās uz ārējo stabilitāti. Uzreiz jautājums varat pierakstīt. Kā ir ar manu dzīvi? Es esmu atkarīgs no ārējās vides stabilitātes, vai es varu būt arī autonoms? Tūlītās pat kaut kur piezīmējiet. Stāsta beigās jums jau izveidosies, vispirms jau pārdomu tēmas, un tad, kad jūs pārdomāsiet savas tēmas, tad jums arī būs priekšstats par to, ko jūs varat darīt. Lūk. Un tad arī intervētājs viņai uzdod jautājumu, kādi tie cilvēki varētu būt visapdraudētākie, kuriem varētu būt visgrūtāk. Un Darja tad stāsta tā. Vispirms jau cilvēki bez finanšu rezervēm, jo pirmie satricinājumi būs ekonomiski. Cenu kāpums, enerģijas sadārdzināšanās, nekustamā īpašuma cenu izmaiņas, darba tirgus pārmaiņas. Tāpēc visgrūtāk būs tiem, kuri dzīvo no algas līdz algai. Bet nedomājiet, ka nauda ir vienīgais resursu veids, ja? Mums ir arī dažādi citi resursi. Un ja mums viens resurss nav, tad mēs varam kompensēt to ar citu resursu. Tā kā, man vienkārši gribas, lai jūs esat informēti. Bet, bailēm šitē nav vietas. Otrs, cilvēki, kuru profesija var kļūt nevajadzīga. Katrs var sev pajautāt, vai mana profesija būs vajadzīga pēc 5 gadiem. Vai varēšu pielāgoties kādiem jauniem apstākļiem, vai esmu gatavs pielāgoties. Cilvēkiem nāksies mainīt darbu, nāksies apgūt jaunas prasmes. Var gadīties, ka daudziem nāksies, sākt pašnodarbinātā karjeru. Iespējams, ka daudziem arī gribēsies to darīt. Grūti būs cilvēkiem, kuri nemēdz plānot. Tāpēc svarīgi ir laikus izlēmt, kur jūs varētu dzīvot, kur jūs varētu, kā rezerves variantu, kā jūs varētu pelnīt, kā nodrošināt ģimeni, kā rezerves variantu. Pasīva gaidīšana palielina riskus. Vienkārši apsvērt, un šitos jautājumus arī uzreiz var piezīmēt, ja kādi ir alternatīvie varianti. Tālāk grūti būs cilvēkiem, kas dzīvo paaugstināt riska reģionos, kara zonas, plūdu zonas, vulkānu rajonus, piekrastes teritorijas. Šajā gadījumā daudz neko mēs darīt nevaram, izvērtēt riskus, apzinot plašāku informāciju, un tāda informācija ir, kuras teritorijas, kuras zonas varētu būt dabas katastrofa zonas. Diezgan daudz ko var redzēt jau tagad. Ja jūs jau esat sastapušies ar to, ka jūsu teritorija kaut kādos gada laikos un apstākļos applūst, tad jūs varat patīt to domu tālāk, ka varētu applūst arī vairāk, un kā tad tas izskatītos. Vulkāni mums te nespīd, kaut gan vulkānu kaut kādas atbalstis līdz mums varētu nonākt. Kara zona, es domāju, arī mums te nespīd. Bet, vienkārši apsvērt kādas alternatīvas, ja gadījumā kas, tad varētu būt arī tā. Tālāk grūti varētu būt cilvēkiem ar trauslu veselību, jo iespējams vecākiem cilvēkiem.
Un visvairāk tas attiecas uz sirds uz asinsvadu slimībām, meteoroloģisko jūtīgumu un cilvēki, kuri grūti panes krasas laika apstākļu maiņas. Cilvēki, kas ir saistīti, kam ir problēmas ar asinsspiedienu, ja tās ir pirmās lietas, kas ir saistītas ar saules un klimata pārmaiņām. Padomāt par atbalsta mehānismiem. Es nezinu, vai lielam tur baigi var paļauties uz oficiālo medicīnas aprūpi, tātad skatīties alternatīvu un mēģināt jau, steidzīgi jau sākt apsvērt arī alternatīvo pieeju veselībai, kur mēs mācāmies vadīt savus ķermeņa procesus caur apziņas vadību. Uz to tas viss iet, ilgtermiņā mēs pārējam tikai uz šito, kur kaut kāds ārējs atbalsts veselības gadījumos ir drīzāk alternatīvā formā, bet ir lietas, ar ko viņi var netikt galā. Nezinu, kā tas veidosies, bet visas informācija, kādu es te sastopu, liecina par to, ka cilvēces nākošais attīstības etaps būs saistīts ar to, kā cilvēks mācās un cilvēks var vadīt savu veselību caur apziņu. Mēs ar saviem cilvēkiem esam par to darbojušies, eksperimentējuši, esam runājuši, domājuši, tas strādā, bet, prasmes ir vajadzīgas, mums jau tikai tā eksperimenta ziņā, bet ar kaut ko jau jāsāk. Tā kā šitas te ir, tāds, protams, nopietnas jautājums. Tālāk būs grūti cilvēkiem, kuriem ir grūti pielāgoties pārmaiņām. Šitas ir ļoti daudz. Galvenais risks nav paši notikumi, bet nespēja tiem pielāgoties. Atcerieties, mums ir Covid laika treniņš. Tāds labs treniņš bija. Ja jūs krampēsieties pie tā, kas jums ir, tā teikt, labāk zīle rokā nekā mēdnis kokā, tad būs ļoti grūti. Ļoti grūti. Tas būs iešana pret vēju. Labāk būtu izvēlēties citu stratēģiju, būt gatavam pārmaiņām, gatavam būt elastīgam, tad ies vieglāk, tad jau tā būs stratēģija pa vējam. Šitas ir kaut kas, ko darētu vingrināties katru dienu. Un tagad arī ļoti plašas iespējas vingrināties katru dienu, jo tas hauss beig interesanti, viņš tur visādos veidos pieaug. Tātad cilvēkam vajadzētu būt gatavam mainīt plānus, dienas, gada, dzīves ietvaros, mainīt dzīves vietu, ja nepieciešams, mainīt darbu, pieņemt jaunu realitāti. Šito gan pieņemt jaunu realitāti. Ja mēs varam pieņemt jaunu realitāti, tad pārējie nāk dabiskā veidā. Tur nav tik liela problēma. Lielākie riski, paši lielākie, nopietnākie, ilgstoša ģeopolitiskā spriedze un kari, to, ko mēs devējam par trešo, to negaidiet, tas nebūs. Un vecā stila karš arī visticamāk nebūs. Tā, ka tur kaut kāds iedomājās, kaut kādu zemi viņam pa varītēm vajag dabūt. Ja mēs domājam paši par sevi, tad mēs esam tik drausmīgi pliki un nabagi, ka mēs nevienam neesam vajadzīgi. Drīzāk būs otrādi, no mums visi kratīsies vaļā. Ko jau var redzēt. Bet mēs jau arī kratāmies vaļā no visām iespējām kaut kā izdzīvot, kaut kā attīstīties. Mēs visu, ko tik varam, mēs kratāmies vaļā. Visu mēs pārdodam, neko mums nevajag, mums visi šausmīgi labi. Ironija, protams. Vēl ir nopietnas risks ekonomiskā nestabilitāte. Šeit nevar prognozēt, uz kuru pusi un kādā veidā tur sprāks visas tās lietas, un kā tas izskatīsies realitātē. Prognozēt ir ļoti grūti, tādā ziņā, ka lai varētu plānot. Šito mēs nevaram plānot. Bet es sekoju līdzi, kā Krievijā tas attīstās, tad man būs vismaz kaut kāds priekšstats par to, kā tas ietekmē cilvēkus un kā ietekmē cilvēku dzīvi un kādas ir alternatīvas. Viņi to jau piedzīvo. Energoresursu un pārtikas sadārdzināšanās, protams, te ir, to mēs jau redzam. Es domāju, jau pēc jaunā gada riktīgi varēs to just. Tas ir neizbēgami, tas vienkārši neizbēgami. Bet mums ir arī šie autonomie cilvēki, kuri ir pārbaudījuši to, ko var ēst. Ir dažādas diētas, ir viss kaut kas, tā kā nekur tas nenozīmē, ka nebāziet leduskapjos un pagrabos maisus un burciņas. Nebāziet. Jo cilvēces evolūcija virzās uz to, ka tāda ēšana, pie kādas mēs esam pieraduši, tāda vairs nebūs. Mūsu ķermenis to neņems pretī. Tāpēc izmantot šos pārmaiņu laikus priekš tam, lai varētu sākt testēt vai brīvprātīgā piespiedu kārtā, lai varētu pamēģināt visu ko jaunu.
bet tāda ēšana, pie kā mēs esam pieraduši, nebūs. Tāpēc nav jēgas skapeļos sabāzt. Mēs jau nevaram sabāzt skapeļos un pagrabās visādus toiletes papīrus un burciņas un paciņas uz nākamiem 2000 gadiem. Pareizi. Tā, lai pietiek pašiem un bērniem. Ļoti nopietna riska ir klimata katastrofas. Tik, cik es sekoju informācijai līdzi, mūsu teritorija tāda dikti apdraudēta nav. Neesmu dzirdējusi, ka Baltijas jūras piekrastē, tur varētu tā apūdeņošana ar upēm, gan, te jau mēs varam redzēt tendences. Lielupe tāda dusmīga ir palikusi, ja varbūt jūsu apkārtnē ir vēl kādas upes, kuras ir tādas dusmīgas, ja, tad paskatīties, ko var izdarīt ar to, ja vispār var. Jo mēs savā starpā cilvēkiem mēs varam pastrīdēties, bet ko mēs varam pastrīdēties ar dabu? Neko. Tā kā klimatiskie bēgļi gaidām, to jau laikam es iepriekš jums teicu, jo klimata katastrofas var būt ārkārtīgi nopietnas. Ārkārtīgi nopietnas. Un arī Eiropā. Eiropā 3 zemes lūzumi jau ir, cik zinu. Es skatījos video filmu, un tur jau viņi kādu laiku ir. Tātad Eiropa savu kontinentālo veselumu droši vien nesaglabās. Pārmaiņas notiks gana strauji, lai viena cilvēka dzīves laikā to varētu pamanīt. Un liels risks, protams, ir arī nepieciešamība būtiski mainīt dzīvesveidu, jo tas nav viegli. Psiholoģiski tas ir ļoti grūti. Tāpēc es arī saku, būt gataviem to darīt. Tātad noskaņoties, zinot, ka mēs atrodamies tādā civilizācijas attīstības pakāpē, mēs zinām, ka tas tā ir, un tad tur vienkārši tāda apstākļa, ko uznāca ziema, ja man nav tie zābaki, es meklēju alternatīvu, ko tad es darīšu. Kuri grūtībām tiks vieglāk pāri? Grūti būs visiem, bet kuri varēs tikt vieglāk pāri, iespējams pat ar ieguvumiem. Ja tie cilvēki, kas prot domāt ilgtermiņā, atkal pārbaudiet sevi, ja kāda ir jūsu domāšana, cik ilgu laika periodu jūs pārredzat, ja, savu dzīvi. Parasti cilvēks skatās uz gadu, bet šitien prasītos ilgāk. Te patiešām prasās skatīties, ka 1000 gadu mums aiz muguras un 1000 ir priekšā, ja, un zināt tās lielos trendus, lai varētu saskaņā ar lieliem trendiem sākt piekārtot savu tagadējo dzīvi. Vieglāk būs tiem cilvēkiem, kas ir finansiāli disciplinēti, un vēl vieglāk būs tiem, kuri arī drusciņi pārzina finanšu pasaules attīstības tendences. Te man ir tāda, pa lielo man informācija arī ir. Un tad, zinot to, mēs varam arī kaut kādas sīkās pārmaiņas sakārtot, ja tas ir bijis vieglāk. Vieglāk būs tiem, kas apgūs jaunas prasmes, bet redziet, te jau ir problēma. Ja mēs skatīsimies pēc oficiālajiem pieprasījumiem, teiksim, tur nodarbinātības kantorī vai kur tur vēl ir informācija, kādas prasmes tiek pieprasīts visi ar datoriem, tad mēs būsim ierobežoti. Vienā citā prognozē būs bišķiņ arī tāds komentārs par šīm prasmēm. Pirmās prasmes ir savu personīgo iekšējo resursu vadības prasmes. Tās ir izdzīvošanas līmeņa prasmes. Un tad pārējās, ja, kas ir saistītas, www.patreon.com man ir vairāki stāsti par jauno ekonomikas paradigmu, kur ir stāstīts par to, kāda būs jaunā ekonomika, uz kurieni mēs ejam. Protams, varbūt cilvēki izvēlēsies to, ko mums oficiāli piedāvās, visus piekarināt pie datora, visu, kas viņiem vajadzīgs, visu var nomāt, un tad viņi tur sēž pie datora, viņiem grauž čipsus, laiku pa laikam tur bolts atved viņiem kaut kādu tur ātro pārtiku, viņi no mājas obligāti viņiem vispār nav jāiet ārā 15 minūšu pilsētas, ja tāpēc, ka degviela nav ko braukāt un nav ko vazāties apkārt. Un te viņi tur dzīvo pie datora un 15 minūšu pilsētās. Tāds ir tas plāns. Būs cilvēki, kuriem šitas patiks un interesēs, tāpēc nesatraucieties, ja jums neinteresē tas, ko es tagad saku. Bet būs cilvēki, kuriem šitas nepatiks. Viņiem tad būs jāskatās, ko viņi ir gatavi mainīt, dzīvesvietu, darbu, prasmes. Vieglāk būs tiem cilvēkiem, kas nekritīs panikā, bet gatavosies pārmaiņām apzināti. Nevis plānos, nevis organizēs, bet apzināti paskatīsies uz sevi un savu dzīvi ilgākā laika perspektīvā. Lai zinātu lielos trendus. Cilvēki, kuri ir elastīgi, gatavi mācīties, veido finanšu drošības rezervi. Tātad arī, es nezinu, vai ir jēga bāzt naudu zeķē, grābt tagad ārā no bankas un tur sabāzt zeķē un norakt kaut kur kādās burciņās, kastītēs zem opīšu mājas vecās ābeles, diez vai, jo naudas sistēma pilnībā mainīsies, absolūti mainīsies, to tagad arī Krievija piedzīvo.
skatos, kā tas viss notiek. Mēs arī pie tā tiekam radināti pakāpeniski, tā kā, te mēs neko dikt liela izvēle nav. Bet lielais trends izskatās, ka tas, kas attiec uz daudziem gadu desmitiem, ir tas, ka iespējams, ka nauda kā kaut kā vērtības ekvivalents vispār pazudīs. Bet arī tajā progresīvajā daļā, nevis tiem, kas sēž pie datora un grauž čips. Tātad tie, kuri ir elastīgi gatavi mācīties, veido finanšu drošības rezervu, pielāgojas pārmaiņām, šādi cilvēki parasti ir noturīgāki pret dažādu veidu satricinājumiem. Tāpēc, ka viņi skatās nākotnē. Kamēr mēs skatāmies pagātnē, mēs esam ārkārtīgi ievainojami, ārkārtīgi akli, bezpalīdzīgi un tādi atkarīgi no ārējiem apstākļiem. Ja mēs skatāmies nākotnē, mēs redzam lielos trendus, piemēram, tuvojas Līgo svētki, tuvojas Ziemassvētki, mēs tad mudīgi iepērkam miltus un olas tā pa vairāk un plānojam ēdienu karti. Mums bailes nav nemaz, vai ne? Vai arī, ja mēs redzam, ka kāds tuvinieks ir, pilnīgi jau, slims jau tā, kad, gandrīz jau jāsazinās ar attiecīgo kantori. Arī ir citādāk nekā tad, ja viņš pēkšņi nomirst. Ir atšķirība, ne? Un tieši tāpat tās arī, ja mēs zinām, ka ziema nāk, nevis tā, kā mēs attaisījām durvis, pēkšņi šausmas ziema, ja man visas ziemas drēbes palika tur uz laukiem, un tagad jāskrien ar basām kājām pakaļ. Tad ir šoks. Bet, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad trauksme un bailes, viņas darbojas citādāk. Bailes vienkārši signalizē par to, ka vajag par kaut ko padomāt. Lūk. Tas bija, Gaišriģis Darijas skatījums. Tālāk par Daniela Sačkova skatījums, sasodīti gudrs vīrs tehnoloģijā. Viņš ir matemātiķis, Silikona ielējā diezgan ilgu laiku strādājis. Tagad viņš dzīvo kaut kur, man liekas, Eiropā kaut kādā valstī viņš dzīvo. Bet ļoti, ļoti uz visādiem podkastiem viņu sauc. Ļoti viņš bieži stāsta, viņš par finanšu pasauli ļoti daudz ko zina, par tehnoloģijām, to aizmugurē viņš ļoti daudz ko zina. Viņš ir uztaisījis arī tādu YouTube līdzīgu informācijas vietni, saucās www.bastion.com, laikam com vai bastion.ru, nepateikšu. Kura ir patiešām brīva, kura tehniski ir uztaisīta tā, ka viņa nevar tikt pakļauta jebkādai cenzūrai un kontrolē. Viņš uztaisīs to kā alternatīvu, jau kā tehniķis būdams, viņš zina, ka tā būs, ka tiek kontrolēti cilvēki un tiks kontrolēti vēl vairāk. Jā, te arī kaut kad bija ziņa inbox, ka šodien atvēra inbox, ja kad mākslīgais intelekts kontrolēs individuālo cilvēku e-pastus. Un tā kā, es zinu, ko viņi meklē un ko viņi atrod, jā. Es varbūt tās domāju tā un tur kāds piesējās pie vārdiem. Bet Krievijā tas notiek un tas būs arī visur citur. Tā kā tāds, gudrs cilvēks, tiešām gudrs cilvēks, pragmatiski, racionāli, matemātiski, ekonomiski domājošs cilvēks. Jā, tā bija Gaišreģi, bet šitas ir tāds cilvēks. Viņa atbilde uz jautājumu, kam gatavoties, ir diezgan konkrēta. Viņš iesaka gatavoties nevis vienam katastrofiskam notikumam, bet ilgstošai nenoteiktībai un lielākai personīgai patstāvībai. Mēs jau labu laiku esam ilgstošā nenoteiktībā, paskatieties, kas notiek ar cilvēku psihi. Priekšā mums ir vismaz 20 gadi tādā pašā garā. Vismaz 20 gadi. Tātad un lielāka personīga patstāvība, autonomija, neatkarība no ārējās vides. Un tas nozīmē, ka cilvēks psiholoģiski nobriedis. Ja jūs esat cīnījušies ar kaut kādām atkarībām, tad šajā gadījumā būs atkarība no ārējās vides. Tai būs jātiek pāri. Viena daļa cilvēku netiks pāri, un tā būs lielākā daļa. Bet tas nekas. Viņi arī dzīvos citādāk. Personīgā patstāvība, tas nozīmē apgūta daudzas šos iekšējo resursu vadības prasmes. Tad tā lieta iet vieglāk. Ko viņš saka? Viņš saka, gatavoties lielākai pašpietiekamībai. Visās intervijās viņš atkārto, ka viņš jau vairākus gadus visu laiku kladzina vienu un to pašu. Zeme, ūdens, enerģija. Tie ir pamatresursi. Vēlams nodrošināt piekļuvi šiem pamatresursiem, lai samazinātu atkarību no ārējām sistēmām.
Lielākās pilsētās dzīvojošajiem šitas nekas nespīd, nu, viņiem varbūt kaut kāda radiņa laukos ir, nu, tad viņiem nāksies kooperēties, neko nedarīs. Bet pilsētniekiem savas dzīves vides un dzīves stila dēļ visticamāk viņiem vienkārši nāksies izvēlēties, jo viņiem nav variantu. Kaut gan varbūt kā kāds atrod. Nāksies izvēlēties, pieņemt to dzīves variantu, to kārtību, kādu oficiāli piedāvās cilvēkiem. Viņiem vienkārši nāksies, jo bērniņi ģimenēs ir maziņi, ja, un dzeramais ūdens Rīgā kaut kur ir kaut kāds akus palikušas, es nezinu. Un, ja cilvēks ir atkarīgs kaut vai no ūdens, jā, un bērniņi ir maziņi, un ko nozīmē, ja jau nav ūdens, jā, ilgāku laiku 9. kādā vēl tur neskādā stāvā. Var iedomāties, bet arī ar tādām situācijām jārēķinās. Tā kā veidojiet attiecības ar cilvēkiem laukos, draudzējieties, brauciet palīdzēt viņiem sienu vākt, kartupeļus vākt. Kooperācijai būs jābūt. Kooperācijai būs jābūt. Tas ir, tur bez tās neizdzīvos. Lūk, tālāk viņš saka, gatavoties finanšu nestabilitātei, banku problēmas, naudas vērtības krišanās, finanšu sistēmas pārmaiņas, būtiskas pārmaiņas, radikāls pārmaiņas. Tāpēc nepaļauties tikai uz vienu finanšu instrumentu un apgūt dažādus norēķina veidus. Finanšu instrumenti ir dažādi. Sāksim ar to, ka ir digitālā nauda. Ir tā nauda, kuru mēs dabūnam caur kartiņām, un ir tā nauda, kurai ir papīrus un monētu formā, un ir īstā nauda. Ja? Un tad ir vēl visādi kredīti, un kādi tur visādas tirgošanās internetā un visādas lietas. Apgūt dažādas norēķina veidus. Viens no norēķina veidiem, kas varētu derēt, ir kaut kas saistīts ar bitcoinu. Vai vismaz ar tās paveidiem viņai ir tur baigi daudz variantu. Tālāk, 3. gatavoties digitālajai kontrolei. Ar to noteikti jārēķinās. Viņa jau notiek un notiks vēl stingrāk. Pieaugs biometriskās identifikācijas izplatība. Skatos, Krievijā ar šito cilvēku jau sastapušies, un tad skatās, ja, kā tas darbojas. Un, psiholoģiski tas ir diezgan pasmagi. Mums arī te runā informācija par to, ka šoferīšiem pie spoguļu vai kur tur jābūt ir kamerai, lai var redzēt, ko viņi dara, ja, cik reizes viņi mirkšķina acis un kur viņi skatās. Varbūt viņi skatās blakus uz sēdošo brūti vai vēl kaut ko. Jārēķinās ir ar digitālo uzraudzību, jārēķinās ir ar centralizētu kontroli. Galvenokārt caur digitālajiem visādiem instrumentiem, bet arī, mēs redzam, teiksim, policijas darba metodas jau kā mainās. Arī uz to tas viss ir vērsts. Tad viņš iesaka, ka papētīt jaunākās tehnoloģijas pretējā virzienā. Viņa intervijās ļoti, ļoti daudz informācijas par to, kas notiek ar mūsu telefoniem, kā tur visu var izmainīt. Ļoti daudz informācijas par to, kas notiek ar datoriem, ko mēs nezinām, un kā tur var kaut ko pielabot. Un tad ir tas viņa piedāvājums sabiedrībai ir arī šī drošā interneta vide bastions. Vēl viņš grasās taisīt arī, viņam tur komanda ir, viņš viens pats pie tā nestrādā, bet kopā ar komandu viņi strādā. Esmu tur reģistrējusies, esmu tur bijusi, vienkārši tā iepazīties un turēt, tā teikt, ja gadījumā vajag, tad es pārceļos uz turieni. Viņš arī grasās taisīt kaut ko līdzīgu Telegramai, bet tādu saziņas kanālu, bet viņiem, man liekas, tur vēl viena programma. Aizmirsu, kā viņi sauc, kur cilvēki var, es zinu, ka arī Anglijā viens vīrs iesāka šito taisīt savā ciematā, elektroniski izmantojot telefonu un internetu, kaut gan arī tas var nebūt, kur cilvēki pērk un pārdod, maina. Vienkārši aplikācija, kur cilvēki dod informāciju tā, lai viņi viens otram var palīdzēt. Man nav zābaka, ja kurš var palīdzēt, man ir zābaki, 2 zābaki, ja vienu atdošu kādam. Pēc tāda principa. Anglijā arī viens cilvēks, to es jau pirms gadiem dzirdēju, ka viņi tur taisa savā vietējā kopienā, viņi taisa tādu sistēmu, lai viņi vispār bez naudas varētu iztikt. Teiksim, es esmu frizieris, tu tur esi apavnieks, cits kāds ir baigais muldētājs, vēl cits ir dziedātājs, viens ir domātājs, viens ir skrējējs, viens ir grāvi racējs, viņš sit neko nemāk, baigais siņka. Un katram cilvēkam ir jābūt, tās ir jaunās ekonomikas pamatprincips, katram cilvēkam ir jāspēj dot kaut ko sabiedrībai. Un tad sabiedrība var mainīties ar pakalpojumiem.
Var mainīties ar pakalpojumiem, var mainīties ar mantām, šādā veidā, mīkstinot, ja kaut kādu pārēju uz, citu kaut kādu, pilnīgi absolūti agrāk cilvēcē nebijušu kaut kādu sistēmu. Tālāk viņš arī par to vienmēr visās intervijās, viņš atgādina arī tad, kad viņš stāsta par finanšu prasmēm, tad viņš saka, kā jātīsta visa veida praktiskās prasmes. Prasmes ir vērtīgākas nekā uzkrājumi. Jo, ja jūs protat kaut ko darīt, tad pie kaut kādiem līdzekļiem, pie kaut kāda, pie kartupeļu maisa jūs tiksiet. Ja jūs protat tikai sēdēt ofisā un izpildīt tās darbības, kādas jums instrukcijās ir noteiktas, tad var būt čābīgi. Vislabākās prasmes, kuras ir visplašāk izmantojams, ir tā saucamās vispārīgās prasmes, teiksim, emociju savākšana, un tur domāt prasme, pašorganizācijas prasme, teiksim tā apzinātība, un viss tas, kas no apzinātības izlien. Saskarsmes prasmes, tās ir jo tās visur vajag. Vēl ir tāds jēdziens soft skills. Jaunajos laikos tieši šīs soft skills, ar akadēmiskajām prasmēm jūs tālu neaizbrauksiet jaunajos laikos, tas, kas ir iegūts augstskolā. Jo tas attiecībā pret visu to, uz kurieni cilvēci virzās, attiecībā pret to tas viss ir novecojis. Ja jūs varat savas akadēmiskā izglītībā iegūtās prasmes un zināšanas adaptēt, pielāgot videi, super, tad aizies. Tā ir tāda tēma, tas ir mans lauciņš. Tā ir tēma, par ko var runāt. Sačkovs, viņš vienmēr piemin visādu ierīču remontu, jo tāpēc, ka jaunas ierīces nebūs, lielā loģistika būs traucēta, kaut kādas detaļas nebūs, jums tur, mašīnām vai, kas mums te arī vajag, dažreiz vajag bateriju telefonam nomainīt vai kabelīti kaut kādu, tur varētu būt traucējumi. Tāpat tās pārtiks preču loģistika, apģērba loģistika, tur varētu būt diezgan tāda nopietna traucējumi. Kaut kas ir, kaut kas nav. Kaut ko sašūt, kaut ko piešūt, tur, es nezinu, kamēr izveidosies pamats jaunajai ekonomikai, tie būs, kādi pārdesmit gadi būs tādi pagrūtāki. Elektronikas pamatzināšanas atkal, lai kaut ko var saķīlēt, vai lai var pārtaisīt, uzlabot, uzķūnēt kaut kādas ierīces, mazinot kontroles riskus. Lauksaimniecības prasmes, lauksaimnieki, es skatos, jau tagad baigi rullē tie, kas strādā ar mazdārziņiem, tie, kas strādā ar piemājas saimniecībām, tie, kam nav lielie lauki. Tie, kam ir lielie lauki, lielās zemnieku saimniecības, tiem būs grūti, viņiem nāksies pārorientēties uz vietējo tirgu, audzēt to, kas dod pārtiku, tiešām, kas dod tiešā veidā pārtiku. Ja te arī varētu būt kaut kādas problēmas loģistikas dēļ un dažu citu iemeslu dēļ. Nezinu, ko viņi darīs ar sacūkoto zemi, jo no tās sacūkotās ar visiem minerāļiem un visiem sūdiem, arī sacūkotās zemes, tur neko nevar izspiest vairs dabiskā veidā. Tā kā viņiem būs jāpāriet uz bioloģisko lauksaimniecību, mazie dārziņi, omītes, opīši, atjaunojiet kontaktus, nestrīdieties ar viņiem, esiet laipni un veidojiet saiknes. Visdažādākie enerģētikas risinājumi, kas pašā sākumā tā tad ūdens, enerģija un, ko viņš tur vēl pieminēja, kā pašu galveno, zeme. Ja mums ir zeme, pieeja zemei, ūdenim un enerģijai kaut kādai, tad tā lieta ir. Es domāju, ka šajos laikos darētu rēķināties arī ar psihiskās enerģijas krājumiem, jo cilvēkiem psihiskā enerģija trūkst un rezultātā viņos rodas tāds apziņas stāvoklis, ka viņiem nevajag vairs ne zemi, ne ūdeni, ne vispārējo. Viņu organisms vienkārši ieslēdzas, ir organismā tāds mehanisms, ka viņš ieslēdzas uz aiziešanu. Viņš vienkārši paiet kaut kāds laiks un cilvēks vienkārši aizgāja. Varbūt tas, ka tā ir apzināta izvēle. To jau nevar aizliegt, bet psihiskai enerģijai arī būs vērtība, ļoti liela vērtība. Nenaudas izteiksmē. Jo cilvēkiem jau tagad var just, ka cilvēki meklē netik daudz jaunus iespaidus un pasākums un izklaidi, cik tieši enerģija. Tā kā te būs ļoti, ļoti, ļoti nopietni. Un viņš piemin prasmi izmantot jaunās tehnoloģijas. Tā būs ļoti liela priekšrocība. Ļoti liela priekšrocība, kas palīdzēs ātri apstrādāt kaut kādu informāciju,
kopā ar to pašu mākslīgo intelektu, ja tur izveidot visādas alternatīvas savai individuālai situācijai atbilstoši, tur kaut ko rēķināt, aprēķināt, uzkombinēt vai, es nezinu, uzorganizēt, uzplānot, uztaisīt kaut kādu stratēģiju un visu ko. Jā, tam būs priekšrocība. Bet redziet, te ir atkal beigās iespējas. Varbūt es pat nemāku, bet man bērni māk. Nu, tad es attiecīgi, sāku veidot kaut kādas attiecības ar bērniem, jā, mācīties kaut ko, vai arī pamēģināt, lai viņi man parāda, vai arī man būs jāvar paprasīt, lai viņi uztais. Kur mēs kopā sēžam, es stāstu, ko man vajag, un viņi to paprasa mākslīgam intelektam un šitādā veidā. Tālāk ļoti, ļoti svarīgi, ko es dzirdēju arī vēl vienā Krievu, viņiem tur jau diezgan ilgu laiku, tāda sabiedriskas kustības ietveros, kur cilvēki veido šos sakarus un mācās dzīvot pa jaunam. Krievijā jau ciemati ir, kur veseli ciemati, kuros cilvēki dzīvo pilnīgi jaunā, jau citā paradigmā. Un klausījos vienu arī tādu foršu interviju, kur arī teica par to, ka ir jāvar veidot attiecības ar cilvēkiem, sadarbība, sastrādāšanās, kopdarbība, kopradīšana, nevis tikai kaut kādos retrītos un garīgos pasākumos, bet ikdienas dzīves darbībās. Es nezinu, latviešiem šitas jau būs diezgan grūti, mēs esam ļoti spēcīgi eiropeizējušies, ja ka mēs savā kāpiņu laukumiņā cilvēkus bieži vien nepazīstam un arī nesveicinam. Un nevis tāpēc, ka mēs esam nepieklājīgi, bet tāpēc, ka tā vairs nav nekāda nepieciešamība, ja visi sēž savī ierāvušies, tas var baigi atspēlēties. Tas nozīmē, ka gatavība pieņemt un veidot attiecības ar dažādiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, kas viņi ir, ja tātad šīs cilvēciskās attiecības, kurās cirkulē arī kaut kāda enerģija. Garīgi attīstīties šeit varēs praktizēt un uzrādīt savu dabišķu mīlestību, ja prasmi pieņemt visādus cilvēkus, arī tādus, kas ir galīgi šķērsām un nepareizi, kaut vai, teiksim, tos pašus tumšos puišus, par kuriem Latvijas sabiedrība esot sašutus. Man jau arī viņi nepatīk, bet ir tīpaši tie, kas ir musulmaņi, un tie man nepatīk. Bet nāksies ar viņiem sadzīvot, jo viņu skaits pieaugs, un arī viņi grib dzīvot, un arī viņi gribēs dzīvot, jo īpaši tad, kad apstākļos, kad nebūs ko ēst. Ka būs kaut kādi ierobežojumi. Tāpēc ir jāvar atrast dombiedrus, ir jāvar veidot nelielas savstarpējas atbalsta kopienas, ir jāvar apmainīties ar zināšanām un prasmēm, un to var izdarīt tad, kad cilvēks mācās nevis saskarsmes prasmes, bet kad viņš mācās cilvēciskās kopā būšanas prasmes, sarunu prasmes. Ārkārtīgi grūti mums iet ar sarunu prasmēm. Ak, Dievs! Vienkārši nevis kā runāt vispār, ja? Kā es māku, tā es maunu, bet rēķināties ar otru cilvēku, ja? Kur es savu komunikāciju pielāgāju otru cilvēku spējai man uztvert. Vai Dieviņ! Būs grūti, bet nekas, būs iespēja mācīties. Tālāk viņš saka, ka vajadzēs būt elastīgam, nevis gaidīt vienu kaut kādu konkrētu scenāriju. Un tāpēc es šajā vietā jums vēlreiz atgādinu no Dieva puses. Nesāciet tagad plānot, no kuras puses mums lidos tās rūcošās mašīnītes, un tad uz kuru pusi jūs skriesiet, ja jūs nesāciet bāzt visas tās burciņas un paciņas. Neķerieties, nepiekrampējieties pie tā, ka tagad būs bats. Piemēram, jā, nepiekrampējieties, jo tieši tas, ko mēs esam izdomājuši, tas nebūs. Būs citādāk. Jebkurā gadījumā jau tagad to var redzēt, kamēr vēl mēs puslīdz tā stabili atrodamies, stabilā situācijā, jau tagad var redzēt, nekāda plāna vairs nestrādā. No rīta izdomājot, ka būs tā un līdz pusdienai jau viss jau ir šķērsām. Tāpēc atsakieties no plānošanas. Nekas nesanāks. Necentieties redzēt vienu konkrētu nākotnes notikumu scenāriju. Tā noteikti nebūs. Mērķi var būt, bet ilgtermiņa. Un tad ilgtermiņa mērķiem pakārtosies un piekārtosies cits. Garīgi izglītoties šeit varēs praktizēt gan domu materializāciju, gan nolūku manifestāciju. Domu materializācija varbūt labāk noderēs visiem tiem, kas sēdēs pie datora ar čipsiem vienā rokā un kolu otrā rokā, bet nolūku manifestācija varētu būt ļoti svētīga prakse, jo planētas vibrācijas jau ir mainījušās un nolūki ļoti labi realizējas. Tas, ko mēs jūtam, nevis tas, ko mēs padomājam, bet tas, ko mēs jūtam, ļoti labi realizējas, ļoti labi. Konkrētie notikumi tiešām var attīstīties ļoti dažādi, tāpēc sagatavoties nevis vienai katastrofai, bet stiprināt
autonomiju, visa veida autonomiju, fizisku, psiholoģisku, intelektuālu, enerģētisku, es nezinu, vēl visa veida sociālu, jebkādu autonomiju stiprināt un stiprināt prasmi pielāgoties jebkādiem apstākļiem. Tas nozīmē elastību emocionālajā pieredzē, elastību mentālajā pieredzē. Šitajos laikos jau viss, kas var būt. Dzīvojam tālāk, ja. Risināsim to problēmu tad, kad viņi pienāks, ka es redzēšu, ja. Tāda no vienas puses tā kā vieglprātība, bet no otras puses vienkārši elastīgums. Lūk, tas ir tāds kopsavilkums no Daniela Sačkova. Tālāk trešais veids. Arī krieviem ļoti tāda autoritāte vecs vīriņš Ļevs Klikovs, arī ar matemātisku izglītību, kaut kāds radio, kaut kāds, bet viņam ir vēl kaut kas, tur ir kaut kāda baigā izglītība, momentā nepateikšu. Ne filozofs, bet kaut kas vēl viņš bija. Radiotehnikā viņš nostrādājis diezgan ilgi, ir tāds ļoti, bet viņam ir apvienojums. Viņš ir bijis arī mācītāja palīgs, kaut kas vēl viņš ir bijis, šausmīgi gudrs vīrs. Viņam ir sava metodika, kā pārstelēt cilvēkā to iekšējo pasauli, pārinstalēt, tāda kruntīga metodika ar ārkārtīgi dziļiem pamatiem. Un viņš arī ir ļoti populārs, krieviski runājošā internetā, ārkārtīgi populārs vecītis. Man patīk, ka viņu intervē jaunie podcastu veidotāji, jaunās tehnoloģijas, un tad tur sēž tādas jaunas meitenes, pamatā jaunās meitenes, un viņš tur tāds vecs onkulīts ar sirmu bārdu. Un tad tā beig forši, ka tās paaudzes var atrast kopīgu valodu. Šeit es jums par Krieviju mums nevajag, par Ukrainu mums nevajag, par pārējo pasauli viņš neko tur tā baigi nesaka. Bet viņš saka par cilvēkiem, ka viņš saka, galvenais nav ģeopolitika. Galvenais ir cilvēku iekšējais stāvoklis. Ja tu esi cilvēks, tad tu esi cilvēks visās politikās, visās ideoloģijās, visās sabiedrībās un kopienās. Viss ir vienkārši. Vispirms cilvēkam būt. Viņš atgādina, ka cilvēks pāriet uz jaunu pasauli un kā katra cilvēka nākotne būs atkarīga nevis no valsts, bet no viņa paša personīgās attīstības, no iekšējās tātad attīstības. Valsts piedāvās savus variantus, bet cilvēkiem pa lielo, ja viņi sapratīs, par ko ir runa, viņiem tas nepatiks. Tie, kas nesapratīs, tiem ir ok, viņi būs apmierināti, vismaz kādu laiku, bet vienai daļai ļoti nepatiks. Ļoti nepatiks. Un tad kā tad citādāk, kā dzīvot bez valsts? Jūs varat iedomāties, kā varētu dzīvot bez valsts, bez naudas, bez kaut kā. Es esmu vingrinājusi savu domu. Mēs ar saviem cilvēkiem arī esam vingrinājuši, virzījuši savu domu un savu attīstību tieši tādā virzienā, kā, kaut kādā brīdī var gadīties, ka mēs to piedzīvojam. Ja nevajadzēs, paldies Dievam, viss kārtībā. Cilvēkiem jāatbrīvojas no naida, dusmām, skaudības un citām postošām īpašībām. Tas ir galvenais priekšnoteikums, lai vispār varētu cerēt. Bez lieliem zaudējumiem un lieliem kreņķiem tiktu pār tam grūtajam laikam. Tādi pavisam grūti gadi, es saprotu, kā 2-3 varētu būt. Galvenās vērtības, uz ko mēs skatāmies un pēc kā mēs orientējamies, ir mīlestība, gudrība, darbīgums, atbildība un veselīga pašcieņa. Ja tev tas ir, tad tu nepazudīsi nekādos laikos, nekādās zemēs, nekādās kultūrās un notikumos. Cilvēki, kuri spējas mainīties, dzīvos tā saucamajā jaunajā realitātē, tā būtu pareizāk varbūt teikt realitātē, kamēr citi turpinās attīstību citur vai nākamajās dzīvēs. Vispirms ir jaunā realitāte. Ja tev ir jaunā realitāte, tu jau dzīvo savā jaunajā realitātē, tad arī jaunā pasaule tev piemeklēs. Kā viņš redz jaunā pasauli? Kā tas varētu izskatīties? Jā, jaunieši viņam jaunai intervētāji, viņam vienmēr šito jautā. Viņš saka, ka slimība praktiski nebūs. Galvenokārt tāpēc, ka es jums iepriekš jau minēju, ka cilvēks ir vesels apziņā, tad ķermenim arī nekas cits netliek pieliegoties. Dzīve būs harmoniskāka, nauda kā apmaiņas līdzeklis saglabāsies, bet tai būs pilnīgi cita nozīme. Un cilvēks vairs nepārvaldīs tumšie spēki, viņi paši sev pārvaldīs. Lūk. Tālāk nākamā. Vēl viena krieviem ir arī gudra, ej to nost, arī viņai tādas prognozes ir.
tad pie viņas prognozēm tagad tā īsti viņa vairs YouTube viņas nestāsta. Īstās prognozes viņai mājaslapā var iegādāties. Bet viņa arī ir, bet viņa arī konsultē kaut kādas vairāk valstu valdības, viņa konsultē biznesa cilvēkus Krievijā, viņa konsultē, baigi gudra dāma, ej tu nost. Tad viņas prognoze Svetlana Dragana, prognoze līdz 30. gadam. Mēs atrodamies neatgriezenisku pārmaiņu ciklā. Sākot ar 26. gada februāri ir sākusies jauna vēsturiska fāze, no kuras atgriešanās iepriekšējā pasaules kārtībā vairs nav iespējama. Pasaule vienreiz jau mainījās pēc Covid, atpakaļ neatgriezās, un tagad arī būs tas pats. Tikai lielākā un plašākā mērā. Mēs ar saviem cilvēkiem pamanījām šīs izmaiņas, tīri planētas laukā enerģētika, kaut kas vidēji ir, gaisā ir pilnīgi kaut kas cits. Mēs pamanījām maijā, un viņi saka, ka februārī sākās. Tātad atpakaļ ceļa vairs nebūs, vecās sistēmas sabruks, notiek visas pasaules pārprogrammēšana. Man ļoti patīk tāds formulējums, kas pie manis atnāca, ka notiek vecās pasaules demontāža, mērķtiecīga, organizēta, plānota jau vairākus gadu desmitus, varbūt pat 100 plānota. Tādas jau ir bijušas, bet šoreiz tā riktīgi dziļi un pamatīgi. Visas pasaules pārprogrammēšana, globālisms kā liela sistēma, globālisms ir izveidots. Un tagad uzinstalē citas programmas, lai cilvēki tur digitalizējas, lai viņi tur disciplinēti, ja tur čipiņus saliek galvā, un tad viņiem vispār tādas stulbas domas vispār arī galvā nenāk. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tie čipiņi, viņi neutralizē emocijas, un ja cilvēkam nesvārst tās emocijas, tad viņš paliek tāds baigi rāms un apmierināts ar dzīvi. Ar to, ko dod. Ir cilvēki, kuri jau tagad tā dzīvo, viņi dzīvo šajā realitātē, viņiem tur ir labi. Ir cilvēki, kuri pievienosies šiem, jo, cits varianti viņiem nebūs. Bet, ir cilvēki, kuriem šitas nepatiks. Tālāk, līdz apmēram 28. gadam visa veida spriedzi tikai pieaugs. No 26. līdz 27. ļoti straujas pārmaiņas, 28. gada pavasars, vasara, procesa kulminācija pārmaiņās. Tālāk, vecā sistēma zaudēs stabilitāti. Tas attiec uz politiku, ekonomiku, finanšu sistēmu, varas institūcijām, tradicionālajiem līderiem, tradicionālajām partijām, pat pasaules uzskatam. Viss piedzīvos sabrukumu. Cilvēki pārstās ticēt, pārstās gribēt, kā viņiem tas izpaudīsies uzvedībā un attieksmē, to nevar prognozēt. Viena daļa cilvēku būs dusmīgi, kļūs agresīvi. Pilnīgi noteikti. Tās ir reakcijas uz emocijām. Otra daļa cilvēku ierausies sevī un mēģinās izlikties un paiet malā. Tiem cilvēkiem visticamāk ieslēgsies tas aiziešanas mehānisms. Un viena daļa cilvēku, kuri ir psiholoģiski, jaunai paudzē, viņiem būs vieglāk, viņiem nav tik briesmīgi nostabilizējušies tie apziņas bloki un tā. Mēs gan mēģinām viņiem tur sabāst visu, ko, bet viņi jau neņem pretī. Sīvēni tādi un pareizi dara. Lūk, šiem cilvēkiem būs tie, kas būs elastīgāk, viņiem būs vieglāk. Viņiem radīsies alternatīvas, atvērsies radošuma potenciāls. Ja jūs par sevi vēl neko daudz nezināt, neuztraucieties, pagaidiet. Pienāks tā situācija un tad daudziem atvērsies, kas šobrīd izskatās muļķi. Un tādi, kā mums vajag? Kā atvērsies domāšana? Tad, kad ēst gribās un tad, kad ūdens smeļas mutē, dikt labi atvērs cilvēkiem visādas spējas. Tā kā tas, ko mēs tagad redzam sabiedrībā, nenozīmē, ka tāds arī būs. Šīs vecās sistēmas jau tagad kļūst ar vien mazāk efektīvas, jo viņas balstās vecajā domāšanas modelī. To mēs arī redzam. Cilvēki sāka veidot visādas protestu akcijas pret vēja parkiem. Kaut kas vēl te tagad jau tikko ienācis. Cilvēki ir sašutuši par tiem autobusu maršrutiem laukos. Manā vidē laikam nav nekas vēl. Ka viņi sāk pamanīt kaut ko, viņi sāk izteikt, bet viņi sāk izteikt savu attieksmi. Bet viņi vēl ir sašķelti vieni par vēja parkiem, vieni par mežiem, vieni par sunīšiem, otri par kaķīšiem. Šitas neies krastā. Tā ir enerģijas lieka tērēšana. Pirmkārt, tāpēc, ka sašķeltība, un otrkārt, tāpēc, ka tas ir pret kaut ko. Šajos laikos nedrīkst spļaut pret vēju. Nedrīkst spļaut pret vēju. Nedariet to. Ar vēju cīnīties nekas jums nesanāks. Ir jāzina lielās tendences, lai varētu iet pa vējam.
Tur ir gan vērts ieguldīt, investēt enerģiju. Lielākie zaudējumi būs stingrām un neelastīgām struktūrām, sākot ar cilvēkiem, turpinot ar organizācijām, vēlāk ar sistēmām, izglītības sistēmu un visu pārējās. Visvairāk cietīs tie, kuri pretojas pārmaiņām. No Dieva puses nekrampējieties, nemēģiniet noturēt veco dzīves stilu, pat veco ēšanas stilu, veco ģērbšanās stilu, veco uzvedības stilu. Neturiet, nestrādās. Ja ieraus purvā, tā ka pamaz neliksies. Grūti būs tiem, kas dzīvo tikai materiālajās vērtībās. Jā, pilnīgi noteikti. Milzīgs pieprasījums, milzīga vajadzība būs pēc enerģijas, pēc psihiskās enerģijas. Milzīga vajadzība parādīsies pēc informācijas, zināšanām, saprašanas, jo cilvēki nemāk orientēties informācijā. Viņi meklēs kaut kādus baltos tētus un baltos māmiņas, kas viņiem pasaka, kur iet un ko darīt, un kā pareizi dzīvot. Bet būs piedāvājums, būs plašs, ja jums to dikti vajag, neuztraucieties. Bez šā nepaliksiet, piedāvājums būs, ko vajag darīt. Bet tiem cilvēkiem būs ļoti, ļoti grūti. Ja cilvēks vērsīsies pats pie saviem iekšējiem resursiem, tiem būs topā. Viņi paši sevi izvilks, viņi izvilks savus bērnus, viņi izvilks savus ģimenes, viss notiksies. Un vēl tur kādus, ķiema ļaudis vai, es nezinu, kopienas, kaut kāds mājas cilvēkus. Ir jau mājas, piemēram, pilsētās, ja kur ļoti draudzīgi. Manā mini pilsētiņā arī viena māja, te tā baigi izceļās. Ļoti draudzīgi, visi māku sarunāt, neviens nevienu neķīvējas, var plānot, var organizēt, var apvienoties par vieniem mērķiem. Ak, tev brīnumu! Tur, kur ir 2 latvieši, tur ir 3 partijas. To jau Rainis zināja savā laikā. Bet, jā, cilvēki mācās ļoti daudz, plašas tagad ir visādas domu biedru grupiņas, visādas kopīgas akcijas, kopīgas darīšanas, izbraukšanas laukos, zemenes tur lasa un visu, ko dara. Cilvēki mācās dzīvot kopā. Pašlaik ir cilvēki, kuri mācās dzīvot kopā. Pēc tam viņiem parādīsies arī citas vajadzības. Grūti būs tiem, kas cenšas noturēt vecās kontrolas formas. Mīļā vecāki, pieraujieties attiecībā pret bērniem. Bija grūti, bet būs vēl grūtāk. Grūti būs tiem, kas nespēja mainīt domāšanu. Jā, šito es esmu piedzīvojis, kā tas izskatās. Baigi traki tiem cilvēkiem. Tas attiecas gan uz cilvēkiem, gan uz jebkādām grupām, kopienām, formālām vai neformālām organizācijām. Arī organizācijām, ja jums ir biznesi, ja jums ir lauku saimniecības, kur jūs strādājat, ko jūs esat vadītāji. Oj. Vecos ekonomikas modeļus, mikro un makroekonomikas modeļus nav jēgas izmantot. Viņi līdz kaut kādam brīdim viņi derēs, bet kaut kādā brīdī būs jāmeklē nestandarta risinājumi. Ja gribēsiet, lai jūsu uzņēmums izdzīvo, jums būs jāmaina attiecības ar saviem darbiniekiem. Pēc principa cilvēciskais, nevis funkcionalitāte. Tie būs baigi traki. Cilvēciskās attiecības būs visa pamatā. Mēs esam dikti iegājuši rietumu kultūrā, mēs esam pazaudējuši, bet padomju laika pieredze mums ir. Tur gan baigi daudz, kas balstījās tieši uz cilvēciskajām attiecībām. Tas formālais tik ļoti nespieda, kā šī tagadējā demokrātija, kā spiež. Formālais tik ļoti nespieda. Nebija tāda sajūta, ka tu nevari iet pa ielu, ka tev visur kaut kādi nāk, kaut kādas vēstules, kaut kādi pasti, kaut kādi paziņojumi, ka tu tur tas kaut kas jānomaksā un vēl kaut kas jānomaksā. Padomu laikā šī tā nebija. Bet tajos laikos bija šīs cilvēciskais aspekts ļoti spēcīgs. Vecajiem nāksies draudzēties ar jaunajiem, vienam otru mācīt, rādīt, papildināt. Ak, cik tas būs grūti, bet man jāsmējās. Cilvēkiem šitas būs baigais šoks, bet, dzīve piespiedīs mācīties. Tālāk informācijas vide kļūs par galveno cīņas lauku. Lūk, tas, ko mēs saprotam ar 3, tas notiek šeit. Viņš jau notiek. Bet viņš notiek tādā veidā, ka mēs joprojām dzīvojam pagātnē. Mēs nekādīgi nevaram sagaidīt tos laikus, ko mūsu opīši varbūt vēl pat atceras. Kā vācieši nāk, tad nāca vācieši, tagad nāk citi, un tagad jāmūk lielā mežā, jātaisa bunkuri. Tas 3. viņš jau notiek, bet viņš notiek caur informācijas laukiem. Cilvēku prasme orientēties informācijas laukos ir minimāla, tāpēc informācija šajos laikos ir galvenais ierocis, un tas tiek vērsts pret individualitāti, autonomiju, visu unikālu personību. Tas tiek vērsts pret ģimeni un ģimenes vērtībām.
Informācijas ierocis tiek vērsts arī pret cilvēciskajām kopienām, cilvēciskajām attiecībām, pret pašnodarbinātību un mazajiem biznesiem, arī pat pret vidējiem biznesiem, tas tiek vērsts šis informācijas instruments. To dara ne valstu valdības, to nedara tie cilvēki, kurus mēs pazīstam un kuriem mēs varētu pateikt, zini ko, tu te vācies mājā. Tas tiek darīts organizēti, par to es esmu stāstījusi visas planētas mērogā, un viņi izmanto informāciju, manipulējot ar cilvēku apziņu. Manipulācijas var redzēt, viņas var atpazīt, ik uz soļa, sākot ar sociāliem un beidzot ar reklāmas visādiem skaistiem plakātiem ceļu malās un pilsētās pie soliņiem. Ja cilvēks neorientējas informācijā, tad viņš neorientējas dzīvē vispār. Viņš dzīvo kaut kādā pagājušā gadsimtā. Viņiem būs grūti. Tālāk Svetlana Dragana iesaka nebarot bailes, nekļūt atkarīgiem no ziņu plūsmas, attīstīt savu domāšanu, autonomu, personīgu, savā pieredzē balstītu, paļauties uz savu pieredzi, vairāk uz savām izjūtām, vairāk nekā uz ārējiem informācijas avotiem, saglabāt iekšēju distanci no informatīvā trokšņa, tātad, lai mēs varam paši sev sadzirdēt. Svetlana Dragana nav tikai astroloģija un prognozētāja, bet viņa ir arī filozofe un dzejniece. Un veidosies jauns cilvēka tips. Jaunās pasaules cilvēks veidosies. Pieaugs cilvēku skaits, kuri domā patstāvīgi, meklē jēgu, kādēļ vispār ir piepūlēties, kuri orientējas pēc iekšējā kompasa, tātad pēc iekšējās izjūtas, nebalstās tikai ārējās autoritātēs, bet paši savos personīgajā pieredzē, balstītos spriedumos, vērtējumos un uzskatos un vēlmēs un vajadzībās. Šis ir mans lauciņš. Veidot jauno cilvēku tipu. Var teikt arī tā. Es esmu jaunā cilvēka tips, mani cilvēki ir jaunā cilvēka tips. Mēs, protams, meklēt jēgu, mēs, protams, domāt matstāvīgi, mēs, protams, orientēties pēc iekšējā kompasa. Mēs, protams, mums arī zināšanas ir. Es par to vienmēr priecājos. Jo tālāk, jo vairāk man prieki. Šādas bija 4 cilvēku prognozes, ar kurām der rēķināties, bet tādas labas prognozes, jo ļauj arī spriest par to, ko tad tu tagad darīt. Es nekādas rekomendācijas nedošu. Es jums lielos domāšanas virzienus esmu iedevusi. Skatīties ja mēs skatāmies caur veselo saprātu, tā tad jūtas un domas un vēlme dzīvot, nevis izdzīvot un cīnīties par vai pret kaut ko, bet vienkārši vēlme dzīvot, tad to var darīt un sākt darīt jau tagad, jau šodien. Ņemot vērā, šos, pieaugušos ierobežojumu riskus, pieaugušo spiedienu no ārējās puses, tātad veidot savu personīgo burbuli, to mēs ar cilvēkiem mācāmies, mēģināt arī veidot savu to burbuli, paplašināt līdz savus ģimenes ietveriem, tā lai arī mūsu ģimenes locekļiem šajā mūsu personīgi garīgajā burbulī ir kaut kāda vieta. Praktizēt visu to, ko mēs esam mācījušies dzīvē, jo īpaši saskarsmē ar saviem tuviniekiem, praktizēt, to dievišķo mīlestību, vienkārši praktizēt, runāt, uzvesties, komunicēt, veidot attiecības ar bērniem caur šo dievišķo mīlestību, kur tiek ņemta vērā arī, kuras otra puse ir brīvās gribas likums. Tā kā mācēt paturēt muticiet, tad, kad mēs jūtam to, ka kāds cilvēks no mūsu tuviniekiem nav gatavs mūs dzirdēt. Un turpināt viņu mīlēt. Tā ir tā garīgā mīlestība. Te lūdzu. Mēs esam vairākus gadus mācījušies visu garīgo. Dievišķās enerģijas esam sevī pacēlušas. Dievietes mums ir un dieviņi mums ir un senču gari ir ar mums un dzimtas ir dziedinātas un mēs paši visi esam dziedināti. Tad tagad reālajā dzīvē, tur, kur ir nauda, tur, kur ir zemiskums, tur, kur ir ļaunums, tumsonība un viss kaut kādas tādas triggerīgas lietas, tad mēģināsim tagad ar to savu cilvēcisko mīlestību, ar to savu gaismiņu kaut ko izdarīt. Vispirms jau paši priekš sevis, lai mēs paši sevi savestu kārtībā, turētu savu līdzsvaru, un tad jau tie pārējie visticamāk kaut kādā veidā mums pielāgosies. Šitāds man sanāca stāsts. Man ļoti patīk, man arī ir bail, tāpēc, ka es nezinu, kā tas izskatīsies, bet no otras puses es pietiekami labi zinu sevi,
pietiekami labi zinu savus resursus, pietiekami ilgu laiku esmu šajā informācijā apgrozījusies, varu zīmēt visādas prognozes, varu, teiksim, ja cilvēks iedod man savu kaut kādu, es nezinu, redzējumu, tad mēs varam šo redzējumu, tas ir tas, ko es daru arī kopā ar saviem cilvēkiem, kad cilvēks atnāk uz nodarbību ar savu pieredzi, tad mēs viņa pieredzi varam nostiprināt, paplašināt, mēs varam ar to viņa pieredzi, uzreiz uz sitienu šeit kaut ko izdarīt, jo nākamais laika periods, uz kurieni mēs visi strauji virzāmies, ir individualitāšu laiks, nevis ideoloģiju, bet ideju laiks. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam var būt pilnīgi sava unikāla, no citiem atšķirīga ideja. Kā tas veidosies, kā var izveidot saskanīgas attiecības, tīri to tehnoloģiju, to es arī esmu atkodusi, kā tas veidojas. Vienai daļai cilvēciskas attiecības ir tāds skaists termins, priekš manis tā ir tehnoloģija. Mēs ar šīm cilvēciskajām attiecībām strādājam, mani cilvēki prot veidot cilvēciskas attiecības, viņi zina, ja, teiksim, sarunu partneris vai kaut kāds tur, es nezinu, vai ģimenes loceklis vai draugs vai kolēģis, ja viņš nemāk, tad mans cilvēks prot virzīt šo saskarsmes momentu tādā veidā, lai šo nemācēšanu, šo defektu padarītu par efektu. Tas nenozīmē, ka viņi visus māca, viņiem tas nav jādara, bet viņi, baigi interesanti, visādas mēs tur izdomājam. Mēs radām šo jauno pasauli caur savu pieredzi, caur savu komunikāciju, caur attiecībām ar saviem ģimenes locekļiem. Mēs viņu jau radām. Atgādinu vēl, es esmu jau iepriekš kaut ko teikusi, ka jaunā pasaule veidojas caur virzienā no apakšu uz augšu, caur to, ka es uzvedos citādāk, es reaģēju uz tarakānu cilvēkiem, uz triggerīgajiem cilvēkiem citādāk, un tā ir jaunā pasaule. Es vienkārši reaģēju uz dažādiem triggeriem citādāk. Vispirms jau uz to, ko es pati jūtu, es reaģēju citādāk uz savām bēdām, bēdiņām, sāpēm un sāpītēm. Reaģēju citādāk uz savu ķermeni, tālāk jau paplašinās, reaģēju citādāk uz saviem tuviniekiem, reaģēju citādāk uz saviem kolēģiem, uz sabiedrības procesiem, uz cilvēkiem, tātad reaģēt, uzvesties citādāk. Un šeit būtu baigi interesanti pastāstīt, ko jūs esat iemācījušies darīt. Kaut kādā pēdējā, es nezinu, gadu, 2 gadu laikā, vai varbūt pat pēc Covid laika, jūs jau no Covid laikiem varbūt attīstāt kaut kādas citādākas reakcijas, un tas ir baigi interesanti. Jo tām lietām, tām prasmēm, ko mēs apgūstam, pārveidojot paši sevi un savas attiecības ar pasauli, tām prasmēm būs vislielākā vērtība. Vislielākā vērtība, ne naudas izteiksmē, bet rezultātu izteiksmē. Tā kā, tāds man šoreiz sanāca stāsts. Es ceru, ka jūs sadzirdējāt kaut ko sev noderīgu. Varēsiet izmantot. Ja jūs izmantosiet arī, mēģināsiet uzdot sev kaut kādus jautājumus un atrast atbildes, tā kā izvērtēt, pārvērtēt, pārskatīt savus iekšējos resursus personīgos, uz ko jūs varat paļauties, kā jūs varat visādas alternatīvas paskatīties, atrast, bet orientējieties uz visu ko tādu, kas jūs piepilda. Nevis uz to, ar ko jūs aizvietosiet maizīti tādu vai maizīti šitādu. Tik burtiski nevajag, jo mēs nezinām, kāda maizīte veidosies pēc gadiem 5 vai 10. Kā jūs nedzīvosiet tik ilgi, jūs dzīvosiet tik ilgi. Es arī taisos. Es gribu redzēt šitos figūrus. Tā kā netaisiet plānus, taisiet vēlmes. Jo, redziet, vēlmēm ir tāda tendence materializēties. Neizvirziet mērķus, izvirziet vēlmes, nolūkus. Nolūkiem arī ir tendence materializēties. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir emocionālā komponente. Un ja šī emocionālā komponente ir tajās vibrācijās, kurās mēs vēlamies dzīvot, viņas jau baigi labi materializējas. Nevis tas, ko mēs padomājām, bet tas, ko mēs jutām. Vienkārši fantastiski. Bet, tas ir jātīsta. Tur viens ir tāds knifiņš, kādēļ viņu grūti apzināties šo prasmi. Tur ir darīšana ar vērotāju efektu. Bet tad, kad es darbojos ar cilvēkiem, ka viņi stāsta savu pieredzi, tad arī viņi saka, bet es nevaru saprast, kā es to daru. Un tad mēs arī skatāmies, kā mēs varam formulēt, kā mēs to daram. Jā. Man baigi patīk šis stāsts. Man patīk skatīties uz priekšu. Man pagātnē skatīties vairs nepatīk, tur jau es biju. Cilvēces vēsturē es biju.
Eiropas kultūras vēsturē, Eirāzijas kultūras vēsture, tāpat tās ar visu literatūru un mūzikas vēsturi tur tā puslīdz ieskaitot. Tā Latvijas vēsturē es arī biju, pati savas dzimtas vēsturē, savā vēsturē es arī biju, tagad man pienācis laiks ir skatīties uz nākotni. Un, jā, viegli tas nebūs, atceros 90. gadus, tad es vēl biju ļoti jauna, man nebija tie apziņas bloki, bet atkal zināšanas arī nebija, un prasmes nebija tādas. Tad kaut kā dikt viegli viss aizgāja. Un tagad būs arī 90. gadu princips, bet daudz dziļāk, psihiski, garīgi cilvēki tiks skarti daudz dziļāk, nopietnāki zaudējumi, nopietnāki riski. Teiksim, tas pats klimats, jā, diezkas nav. Uznāks mums te kaut kāda. Bet es esmu pārbaudījusi savu, ja jūrā ceļas, ja Baltijas jūrā ceļas ūdens līmenis pa 60 metriem, mana vieta paliek sausumā. Bija kaut kā diemžēl es vairs neatceros, bija tāda karte visādām klimatiskām lietām, kur varēja prognozēt, ielikt, teiksim, ja jūras līmenis ceļās par tik metriem, tad es kartē varu redzēt. Bet tur bija vēl par kaut ko. Baigi interesantā karte bija, bet, diemžēl, es pazaudēju to saiti. Tā ar tagadējām zināšanām un tagadējos kartes labprāt paskatītos. Bīstamākie reģioni, kur klimatiskā ziņā būs grūtāk, abi divi Amerikas kontinenti, un ekvatora zona, un tas, kas ir bišķiņ augstāk uz pa ekvatoru, tuvāk ziemeļiem, vidusjūras zona, ļoti, ļoti nelaba zona, tuvu austrumu zonu, to mēs varam redzēt, bet ne tikai karadarbības dēļ. Džulija Po arī viena no krieviem ļoti spēcīgām dāmām, viņa 18. gadā iedeva to lielo prognozi. Laika pa laikam viņa kaut kāds fragments atkārto. Viņa 18. gadā iedeva lielo prognozi, viņai kartē ir iezīmēts, ka viņa teica, tur kur ir Turcija, ja no tās teritorijas vispār maz kas pārpaliks. Zemstrīču dēļ. Ar Japānu viņa tur kaut ko, Krievija arī kaut kādas teritorijas zaudēs ūdeņu dēļ, tā kā, tādas, nopietnas lietas, un ja mums arī tādos diezgan oficiālos informācijas kanālos runā par klimatisko bēgļu krīzi, ja, tad viņi arī zina, ka te runa būs ne tikai par 10 cilvēkiem, bet pat ne par 100 cilvēkiem, tā kā, tādi, nevisai patīkam dzīves apstākļi. Bet, ja cilvēks būs elastīgs un pratīs vadīt savus iekšējos resursus, tad viņš, un starp citu, šogad jau to var baigi redzēt, ka šī cilvēki, burtiski viņus nes, viņiem dzīve iekārtojas kaut kādā veidā. Man arī komentāros kaut kāda dāma bija rakstījusi, ka visiem notiek tā, bet man notiek citādāk. Visi mēs it kā dzīvojam vienos ārējos apstākļos, ja visiem notiek tā, bet man notiek citādāk. Un tas ir tāpēc, ka cilvēks savā apziņā ir mainījies. Ne tikai vibrācijās, bet arī savā apziņā, savā domāšanā, savos iekšējos resursos viņš ir mainījies. Viņš to savu apzinātību izmanto, lai mērķtiecīgi organizētu savu dzīvi, lai izvēlētos attieksmi pret kaut ko, lai izvēlētos savu uzvedību, attiecību, kaut kādās situācijās. Un, jā, tiem cilvēkiem dzīve jau tagad virzās citā virzienā. Viņi jau iet uz šo jauno pasauli. Jo enerģētiskā ziņā no februāra mēneša pasaulē ir mainījusies. Šī jaunā enerģētiskā telpa ir pieejama. Visi, kas vēlas, lūdzu, tur ejiet iekšā un sāciet kaut ko tur būvēt. Neatkarīgi no šiem ārējiem apstākļiem, kas kļūs arvien spiedīgāki. Un tādā ziņā šie ārējie apstākļi, viņi mums izdarīs tādu labu pakalpojumu. Man vienmēr tāds izteiciens, kad es gribu pateikt šo domu, es izmantoju to domu tā kā ar tādu buldozeri no aizmuguras. Mēs stumjam akmeņus, stumjam grantus, jā, kaut kādā čupā. Tieši tāpatās arī cilvēki ar tiem nepatīkamajiem dzīves un darba apstākļiem, viņi tiek stumti ārā. Stumti uz kurieni, tas ir atkarīgs no katra cilvēka paša. Uz kurieni tu gribi savu dzīvi virzīt. Tu. Kā tu gribi dzīvot. Un ja tev parādās šis skats uz nākotni, un tas ir saistīts ar tavām vēlmēm, tad šī nestabilā situācija pilnīgi mums palīdzēs. Varēsim pateikt Dieviņam, paldies Dievam, ka bija tā, kā bija, jo citādāk es nebūtu nonācis tur, kur es pašlaik esmu.
Individuāli, es domāju, manā auditorijā individuāli diezgan daudz cilvēku to jau ir piedzīvojuši kā personīgās dzīves pieredzi. Jūs jau esat redzējuši, ka tādi lielāki satricinājumi mums palīdz aizkļūt tur, kur mēs varbūt sapņojām, vai varbūt pat nesapņojām, bet, tur ir baigi forši. Man riktīgi tur patīk, man riktīgi jaunajā darbā, man riktīgi patīk. Beidzot izšķīros vai apprecējos, un man riktīgi patīk. Vai tur, es nezinu, vēl kaut kādas pārmaiņas izdarīju, teiksim, tur pieaudzēju kaut kādus matus. Man riktīgi patīk. Ļoti, ļoti svarīgi ir šī dzīves garšas izjūta, dzīves prieka izjūta. Un ja mēs, visu, ko mēs darām no tās noskaņas, viss mums aiziet tā kā pa diegu. Bet pagaidām mēs nevaram, mēs nezinām tik daudz, lai mēs varētu plānot, savu visu dzīvi, es tagad gribu būt bagāta. Mēs varam veidot kaut kādas situācijas, notikumu rindas, dienas, nedēļas ietvaros varbūt arī. Bet, par to nākotnes veidošanu tas ir atsevišķs stāsts. Norunāšu vēl 1 stundu. Labi, viss pietiek.